Ieteikšu jauku dāvanu, ko uzdāvināt saviem kolēģiem, tuviniekiem, draugiem. Kā būtu, ja tu viņiem uzdāvinātu priecīgu, laimīgu, veselu un ar dzīvi apmierinātu sevi? Tādēļ šodien man ar jums jārunā par egoismu. Es esmu Egils Nelijus, un es dzīvoju ar veselumu. Slimības sāk iet prom, līdz aizskai pavisam. Man ir mierīgs miegs un dzīves prieks. Par veselumu es runāju un rakstu, veidoju dažādus materiālus. Es vēlos padarīt veselumu pieejamu ikvienam. Kurš gan domās kaut ko labu, vai kuram gan raisa labas sajūtas šis vārds egoisms vai egoists? Bet es jums teikšu, lūko, ja vēlies, lai tev ir mierīgs miegs, tad kļūsti par egoistu. Ja vēlies, lai tavas slimības aiziet, kļūsti par egoistu. Ja vēlies būt brīvs no atkarībām, kļūsti par egoistu. Ja vēlies, lai citiem cilvēkiem ar tevi kopā ir labi, kļūsti par egoistu. Jo tikai ar egoistu kopā var būt labi. Jo egoists ir tāds cilvēks, kurš vēl sev labu, līdz ar to viņš vēl labu arī visiem citiem, jo tie visi citi ir tā pasaule, kurā viņš dzīvo. Cilvēks, kurš vēl sev labu, taču nevēlēs sliktu pasaulē, kurā viņš dzīvo. Es ar šo kādreiz runāju ar medicīnas zinātņu doktoru Rudolfu Cešeiko. Viņš saka, Egil, bet kur par to tiek runāts? Un tāpēc es sapratu, ka man ir jārunā par egoismu. Man ir jāiedrošina jūs būt 100% egoistiem. Un es šodien jums pastāstīšu, ko nozīmē būt 100% egoistam. Būt egoistam pirmkārt nozīmē dzīvot apzināti. Un tad, kad tu ieskaties šajā dzīvē, tu saproti, ka pār tevi ikdienas līst baudas, tā kā ūdenskritums. Baudas, kuras tu nemaz nevari patērēt, tu vari paņemt dažas no tām un izbaudīt ar prieku un pateicību. Un ir labi tā. Pie šīs domas es nonācu, ieklausoties tekstā no Māras Zālītes libreta izrādē Meža gulbji. Tur princese Elīze saka tādus vārdus. Katra diena šai brīnišķā pasaulē apber balvām, veltēm un dāvanām. Kas tās pa dāvanām? Ar kādām dāvanām tevi apber diena? Tālāk nāk paskaidrojums. Saules siltumu, brāļu mīļumu. Aha, tās ir tādas lietas, kuras mēs ikdienā pat nemaz nepamanām, ko mēs bieži uzskatām par tā kā pašsaprotamām. Bet tad vēl ir kafijas smarža, tev mīļu cilvēku tuvums, iespēja būt noderīgam, radošums, ziedu smarža, viss šis pasaules krāšņums. Tev tiek dāvināts katru dienu bez maksas, un kad tu to redzi, tad tu saproti to, ka pasaulē taču cita nekā nav, kā tikai baudas. Baudas pār mums gāžas kā ūdenskritums. Jautājums ir tikai, cik mēs no tā pamanām, reģistrējam apziņā un ar to dzīvojam. Bet baudas rada prieku. Prieks rada šo laimes hormonu plūsmu. Laimes hormonu plūsma ir zāles. Zāles, kas mūs dziedina. Tādas nevar nopirkt aptiekā, bet tās var saražot par brīvu pats savā ķermenī. Vienkārši pamanot baudu, priecājoties par baudu, izbaudot baudu. Izbaudot dzīvi, izbaudot katru mirkli, kuru mēs dzīvojam. Vienkārši ieskaties, un tu pamanīsi, ka dzīve ir ļoti, ļoti bagāta. Lai saprotamāk izstāstītu par egoismu kā vērtību, es esmu uzzīmējis savu dzīvi kā tādu kūku, jeb baudu piramīdu. Lūk, mana dzīves kūka. Mana dzīves kūka sastāv tikai no baudām, no dažādām, daudzveidīgām baudām. Un pašā apakšā šeit es lieku vieglās saņemšanas baudas. Tās ir tās baudas, kas uztur manī dzīvību. Man ir jāēd, man ir vajadzīgs ūdens, gaiss. Šeit ir mana izvēle. Vai es to kafijas tasīti no rīta vienkārši
izrīšu vai izdzeršu, paņemot arī to prieku un baudu, kas man no šīs darbības pienākas. Vai tūkstošiem citu darbību, ko es daru dienas laikā, es vienkārši nodarīšu vai paņemšu arī man pienākošos prieku un baudu. Bet ir arī grūtās saņemšanas baudas. Viegli ir lasīt, kustēties, mācīties. Nav viegli, bet ļoti, ļoti, ļoti baudīgi. Tā ir fantastiska bauda. Lai šīs baudas varētu paņemt, ir sevi jāskaņo, ka tas ir patīkami. Ir patīkami arī tad, kad ir grūti. Tad, kad tu esi gana gādājis par sevi, kad tu esi sagādājis sev šīs baudas, ar kurām tu nodrošini savu dzīvošanu, tev rodas vajadzība dot. Un dot, un būt noderīgam ir ļoti svarīga cilvēka vajadzība. To zina egoists, un tāpēc viņš nekautrējas šo savu vajadzību pilnā mērā realizēt, darot cilvēkiem labu. Man ir kaut kādā veidā jābūt spējīgam palīdzēt citiem cilvēkiem baudīt šo pašu pasauli, kurā es dzīvoju un kuru baudu es. Un ja tu kārto preces veikala plauktā, tad ko tu patiesībā dari? Tu patiesībā piegādā cilvēkiem baudu patīkam iepirkties. Ja tu slauki ielu, tad tu cilvēkiem piegādā baudu staigāt pa tīru ietvi. Varbūt tu dari kaut ko daudz sarežģītāku, un varbūt tu radi datorprogrammas, kas atvieglo cilvēkiem dzīvi. Tu palīdzi cilvēkiem gūt baudu. Un tas ir tavās interesēs. Būt noderīgam. Izaugsmes bauda katru dienu, maz drusciņ labāks tajā, ko tu dari. Jo tas, kas ir dzīvs, tam ir jāaug, un augt ir ļoti patīkami. Lai augtu, ir jāmācās, lai augtu, ir jātrenējās. Ja, piemēram, man patīk dziedāt, tad es nevis vienkārši dziedu, bet cenšos, lai es to notiņu paņemtu precīzāk, lai es varētu atsniegt mazlietiņu augstāk. Es cenšos to darīt katru dienu regulāri, un es jūtu, ka es kļūstu par milimetru labāks. Ja es cenšos lietot vārda spēku savā dzīvē, tad cenšos izteikties skaidrāk, precīzāk, tā, lai cilvēki saprot, par ko es runāju. Jo ar vārdu vai ar to, ko es uzrakstu, es uzrunāju cilvēkus, es cenšos darīt viņu dzīvi vieglāku, baudāmāku. Man kā egoistam tas ir ļoti svarīgi. Bet manas dzīves pašā augšā ir šī zemenīte. Tas ir seks, tā ir attiecību bauda. Mēs esam paraduši uz to skatīties kā uz kaut ko grēcīgu, nosodāmu, bet bez šīs baudas jau, vai tad dzīve ir dzīve? Tāpēc jebkurš egoists pieņem un apzinās, ka viņam šīs baudas ir svarīgas, un viņš arī citiem to novēl un dzīvo priecīgi un laimīgi. Lūk, tāds ir mans stāsts par dzīvi ar baudām, par egoismu, ko var saukt arī par veselumu. Es dzīvoju ar veselumu jau vairāk kā 15 gadus. Mani nevajās slimības, man ir fantastiska dzīves biedra, lieliski draugi, un šajā dzīvē jūtos ļoti labi. Kad atļaujam sev pamanīt visas tās lieliskās sajūtas, ar kurām dzīve mūs apber ikdienas, kad piepildām ar tām savu ikdienu līdz malām, viss sāk iet uz labo pusi. Mazinās sāpes un ciešanas, slimības sāk doties prom. Jo labāk iemācamies dzīvi baudīt, jo patīkamāk tā kļūst. Jo patīkamāk kļūst dzīve, jo labāks kļūst es pats, kā cilvēks, kā dzīves biedrs, kā tētis, kā kolēģis, kā kaimiņš. Visi ir ieguvēji no tā, ka baudu dzīvi bez ierobežojumiem, bez atvainošanās, bez pašpārmetumiem, bez vainas apziņas. Es tāpēc gādāju vispirms par savām interesēm. Nē, tā īsti nevar teikt. Es gādāju tikai par savām interesēm, un tās lieliski saskan ar ikvienu interesēm.
Tāpēc man pilnīgi neloģisks šķiet vārds egoists un dažādie tie skaidrojumi. Ja kāds patiešām ir egoists, tad tas esmu es. Tikai neviens to neredz. Vairākums man redz kā laipnu, uzticamu cilvēku, ar kuru viegli sarunāties un sastrādāties. Un tāds es arī esmu, jo tādam būt taču ir manās interesēs. Šis stāsts par baudu piramīdu ir daļa no manas 100 minūšu prezentācijas, kurai nosaukumu esmu devis dzīve ar veselumu. Tajā saistoši, viegli un pat mazliet izklaidējoši stāstu par savu atgriešanos pie veseluma, par avotiem, kur guvu iedrošinājumu, par izaicinājumiem, par šaubām. Prezentācijā stāstu arī par daudzu gadu pieredzi dzīvojot ar veselumu, par paradumiem, ko nācās izveidot, par labumiem, ko baudu ikdienas, kā arī par iespēju iegūt veselumu ikvienam un sākt ar to dzīvot jau šodien. Ar prieku parādīšu šo stāstu jūsu sarīkojumā. Aiciniet! Prezentācija viegli pielāgojama dažādām auditorijām, sarīkojuma tematikai, piemēram, uzsvars var tikt likts uz kustību prieku, bērnu un jauniešu motivēšanu mācībām, dzīves prieka kopšanu, veselības un labsajūtas stiprināšanu. Tomēr jebkurā versijā tiek skartas arī visas pārējās tēmas. Pēc prezentācijas parasti plānoju vismaz 30 minūtes jautājumiem, pieredzes stāstiem, kopā būšanai. Tiekamies!